Latvijas zaļais zelts. Prasmīga šī vērtīgā dabas resursa apsaimniekošana var nodrošināt ievērojumus ienākumus pašvaldību budžetos. Taču mežs par zaļo zeltu kļūst vien tad, ja tiek veikta pienācīga tā apsaimniekošana. Šajā revīzijā vērsām pašvaldību uzmanību uz nepieciešamību plānot meža apsaimniekošanu, apzināt šo publisko aktīvu un veikt visas meža apsaimniekošanas ciklā nepieciešamās darbības. Šobrīd pašvaldībām ir iespēja gūt materiālu labumu no mežiem, kurus ir stādījušas iepriekšējās paudzes. Līdz ar to pašvaldību atbildība ir nodrošināt kvalitatīvu un ilgspējīgu mežu apsaimniekošanu. Īpašums cepļu mežs, stādīt egli. Šeit redzams, ka viss ir pāraudzis un nekopts. Egļu audzi lielākoties ir pārņēmusi apse. Tādas stādītās eglis šeit var atrast, bet kopumā ir ļoti bēdīgi. Šis, piemēram, ir egļu mežs, kur visas egles ir sagraustas vai arī sakritušas, nogūlušās. Mežu ir pārņēmuši baltalkšņi, diezgan lieli. Te ir arī daudz kas cits, bet dažas egles ir palikušas. Šis mežs jau sen bija jāizkopj. Šis nav pašvaldības mežs. It kā koki jau vismaz 20 cm, bet nevienā dokumentā un reģistrā šis īpašums nav uzrādīts kā mežs.
revīzijas pašvaldības ir apņēmušās ieviest 60 valsts kontroles sniegtos ieteikumus. Ieteikumu ieviešanas rezultātā tiks panāktas pozitīvas pārmaiņas pašvaldību meža apsaimniekošanā. Pirmkārt, tiks samazinātas neinventarizētās meža platības, pašvaldība palielinās apsaimniekojamās meža platības, veicot visas meža apsaimniekošanas ciklā nepieciešamās darbības. Šo darbību rezultātā pašvaldībām būs iespēja gūt lielākus ieņēmumus no šo vērtīgo publisko aktīvu pārvaldības. Apzināmies, ka pašvaldībās ir dažāda situācija ar iespējām nodrošināt produktīvu mežu apsaimniekošanu. Tāpēc ceram un ticam, ka pašvaldības atradīs efektīvākos veidus un modeļus, kā nodrošināt vislielāko atdevi no šo vērtīgo publisko aktīvu pārvaldības.